Labdien! Sākam mūsu kārtējo sarunu, podkāstu ierakstu gada labākās būves Latvijā kontekstā sadarbībā ar mūsu ģenerālu sponsoru Ceresitu. Un šīs dienas tēma mums ir energoefektivitāte. Energoefektivitāte tuvojoties šī gada vasarai, un mani sarunu biedri ir Jānis Kļaviņš, valsts nekustamā īpašuma energopārvaldības sektora vadītājs. Labdien! Oļegs Kukuts, Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde tehniskais direktors. Oļeg, labdien! Labdien! Un Māris Stakens, būv uzņēmumu Prodeva valdes priekšsēdētājs. Labdien! Labdien! Sarunu vadīšu es, Normons Grīnbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs. Energoefektivitāte. Mums Latvijā ir dažādi formāti, dažādi atbalsta mehānismi, programmas bijušas. Mums ir normatīvie akti, energoefektivitātes likums, ministru kabineta noteikumi. Ir noteikts, ka tiek ieviestas energopārvaldības sistēmas valsts un pašvaldību uzņēmumos, un ne tikai laikam, kur ir robeža, manuprāt, bija 10,000 kvadrātmetru un vairāk, ja nemaldos. Varbūt sāksim ar jautājumu Jānim, kā Jānis, kā nekustamā īpašumu, valsts nekustamā īpašumu sektorā, kur ir tik daudz valsts īpašumu, raksturotu šī brīža situāciju saistībā ar energoefektivitāti un normatīvos aktos noteiktā ieviešanu. Jā, vēlreiz labdien visiem klausītājiem. Paldies, ka uzaicinājāt šodien aprunāties. Situācija kā tāda, es teiktu, ka visa likumdošanas bāze, kas mums šobrīd ir, likumi ir daudz, noteikumi ir daudz. Viņi principā nosedz visu to, tās prasības, kuras ir izvirzītas nekustamā īpašumu apsaimniekotājiem, eksploatācijā. Noteikumi ir pietiekami, bet mums Latvijā tomēr problēma ir vairāk ar to, noteikumu tādu kā izpildi, ja praktisko pielietojumu, tas varētu būt vairāk. Bet tādā globālā skatījumā es domāju, ka bija ļoti pareizs lēmums pārņemt tās Eiropas direktīvas, kas mūsu likumdošanā, kas skar to, ka valsts un pašvaldības iestādēm vajadzēja ieviest to ISO 50001, jeb energopārvaldības sistēmu, jo lielāka ir saimniecība, jo vairāk šī sistēma nodara darbā. Un ar sistemātisku pieeju, apsaimniekojot objektus un ēkas, ļoti labas rezultāts var sasniegt. Mēs pagājušajā gadā, neieguldot ļoti daudz līdzekļus, tikai ar inženieru darbu samazinājām Talijas ielā, kas ir 44,000 kvadrātmetri, siltumenerģijas patēriņu par 40% un elektroenerģijas patēriņu par 10%. Tā kā arī sistēma no tāda viedokļa ir ļoti noderīga. Un it īpaši valsts sektorā, kur, daudzi varbūt uzskata, ka mums ļoti liels portfels ar vēsturiskajām ēkām, ka tur praktiski maz ir ko darīt. Bet tā gluži nav. Jebkurai ēkai, jebkuram objektam ir kaut kāds savs energoefektivitātes potenciāls, kuru var izsmelt arī eksploatācijas laikā. Bet vienmēr jau nonāk līdz tam brīdim, ka tā ēka ir bez tālākiem kapitāla ieguldījumiem, vairs nekādu tālāko megavatstundu neietaupīsim. Tad tas nonāk pie projektiem, kas skar apkures sistēmas pārbūves, siltināšanas projektu un tā tālāk. Tā kā, attiecīgi par pašiem noteikumiem, tā eksploatējuma ēka minimālās prasības mums uzliek par pienākumu tās ēkas uzturēt pirmkārt jau līmenis apkures efektivitātei un arī primārās enerģijas šim līmenim, jo ir šobrīd certifikātos, ja kāds kādreiz ir apskatījies energocertifikāts, kā izskatās, šobrīd ir divas skalas parādījušās. Ir apkures rādītājs un ir primārās enerģijas rādītājs. Un tās īstenībā ir ļoti, ļoti būtisks punkts, ko es vēlos pasvītrot, jo
Jaunā likumdošana, jaunais visi regulējumi, atbalsta programmas koncentrējās vairs nevis uz apkurs rādītāju ietaupījumu, bet uz primārās enerģijas ietaupījumu. Tas nozīmē, ka skatās visu ēku kopumā beidzot. Tad, lai visi saprastu, ko ietver primārās enerģijas, tas būtu visa enerģija, kas tiek patērēta ēkas eksploatācijā. Jā, ēkas uzturēšana. Tātad apkure, sadzīves karstais ūdens, ventilācija, apgaismojums, dzesēšana. Elektrība? Jā, tā ir elektroenerģija arī, dzesēšanai. Un primāro enerģiju pārēķina ar koeficientiem vēl. Teiksim tā, Latvijā tas ir 2,5 elektrībai un siltums atkarībā, kur jūs atrodaties un kādas avotus izmantojat. Bet jā, tas ir tagad tas būtiskākais, kas pamaina to visu spēles laukumu, jo šobrīd, lai tad samazinātu primāros enerģijas patēriņu, tad galvenais fokus ir uz apkures sistēmu nomaiņām, pārēj no fosilā uz vidē draudzīgākiem apkures risinājumiem, kas palīdz samazināt šo te primārās enerģijas apjomu. Un, protams, jāņem vērā, ka publiskajā sektorā visas tās mājas ir celtas pirms Otrā pasaules kara. Padomu laikā bijušas ievilktas apkures sistēmas, vietcaurumi un tā tālāk, un bez ventilācijām tā tālāk. Jāņem vērā, ka mēs, ja gribam uzstādīt, aprīkot ēku moderni, tagad ievilkt dzesēšanu, ventilāciju tā tālāk, tās primāro enerģijas patēriņu paaugstina. Tāpēc šobrīd ir tas īstenībā tas moments, kad ir ļoti, ļoti nepieciešams speciālisti, kas tiešām var iedziļināties tēmā, spēj ieteikt, es runāju par energo auditoriem, spēj ieteikt kvalitatīvus pasākumus, kas tad beigās to rezultātu arī dod. Bet vai nav tā, ka tieši tā arī ir, kad paaugstina šo enerģijas patēriņu, ir šīs prasības, ja agrāk tādas nav bijušas, un vai šeit nav uzreiz jālec kaut kāds attīstības solis jau tā kā tālāk uz priekšu, kad, kā jūs teicāt, jābūt ir zinošiem speciālistiem, inženieriem, kas spēj tagad šajās nosacīt vēsturiskajās ēkās pārbūvējot, ietvert šīs prasības un veidot pārbūves nosacījumus tādus, lai ēku būtu iespējami tuvu nulles enerģijas patēriņam, līdz ar to varbūt tā eksploatācija, lai tas sadārdzinājums nav liels, ja viņš ir, tad viņš ir minimāls un teiksim, paceļams. Jā, tieši tā, te ir jāatrod vienmēr tas līdzsvars, jo, teiksim, katrai lampai skaitītāju klāt neliksim, tas nav racionāli, protams. Arī ne tikai inženieriem ir, teiksim, jāizglītoties un jāiet laikam līdzi, bet arī, teiksim, ēku apsaimniekotājiem. Tas ir arī valsts nekustamie īpašumu fokus par to, ka mēs sekojam līdzi kādas tās jaunākās tendences pasaulē, teiksim, publiskā sektora ēku pārvaldībā. Un tas fokus šobrīd, teiksim tā, virzās. Ja mums tagad ir likumdošana un normatīvie akti, kas prasa projektēšanu, teiksim tā, tās projektēšanas prasības ir, bet tās prasības no klientu puses, jeb no tās pārvaldības puses pārfokusējas no tā, ka mums ēkai vajag apkuri, uz to, ka mums ēkai vajag apkuri regulējumi pa fasādēm, mums vajag pēc iespējas detalizētāku enerģijas uzskaiti, un mums vajag, teiksim, ēku jau ar viediem risinājumiem. Un tas galvenais uzsvars ir uz to, ka arī pēc pandēmijas ir ļoti liels, teiksim, tas fokus pārgāja uz to, ka daudz strādā no mājām. Tātad biroja platības vairs nav tik daudz vajadzīgās, samazinās. Un jo vairāk aktuāls paliek jautājums par to, ka mums ēka ir jāspēj regulēt enerģijas patēriņš tā, tur, kur viņu vajag, kad viņu vajag, un tieši tik daudz, cik viņu vajag. Jā, Jāni, paldies. Mēs jau ieskicējām jau tās prasības, ko laiks prasa un kas ir jāmainās, bet par to esošo es došu vārdu tālāk Oļegam. Oļegs es saprotu, ka vairāk ir tieši ar daudzdzīvokļu ēkām strādājis un varbūt daudzdzīvokļu ēku sektorā. Tāds īsts raksturojums, nedaudz atskatoties uz vēsturi un uz šodienu. Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad jāsaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām atjaunošana jau prasījās labu laiku atpakaļ, un faktiski apmēram ap 2009.10. gadu tad uzsākās šāda masveida ēku atjaunošana. Toreiz mēs viņu saucām par ēku siltināšanu. Šobrīd siltinām mēs tā ir tikai viena daļa no tās visas darbības, kuru mēs veicam. Ja agrāk mēs reāli siltinājām Latvijā ēkas, šobrīd mēs tās atjaunojam. Protams, mēs esam visi auguši.
ir pieredze šajos te darbos, ir pieredze arī likumdošana pamainījusies, ja, un arī normatīvo aktu prasības mainās. Mēs tam visam sakojam līdzi, ejam laikam arī līdzi, ja, un tādā veidā mēs jau esam auguši. Protams, mēs skatāmies arī Eiropas virzienā, jau senajā Eiropā, ja, kur šeit energoefektivitātei jau ir pieskārušies labu laiku atpakaļ, jau gadus 20 vai 30 atpakaļ, kur mājas jau siltināja tajā laikā, atjaunojot, pārbūvējot, un mēs tikai uzsākām. Šobrīd jau var teikt, ka mēs esam to iemācījušies, bet arī vēl ne līdz galam. Ja, vēl mums ir diezgan daudz, ko jāiemācās un jāievieš mūsu darbībā. Ja, jo mēs arī raugamies no kaimiņu valstīm, no Igaunijas, no Lietuvas. Mēs krietni varam pamācīties no šīm valstīm, ja, jo energoefektivitātes sasniegšanā šīs valstis ir paskrējušas mums krietni garām, ja mums vēl viņas jānoķer ir, jo arī šie te apmēri, kādos apmēros ir siltinātas mājas, kaut vai Lietuvā, ja, šis skaitlis ir daudz. Kāpēc viņi paskrējuši garām? Kas ir tas, tavuprāt? Mums ir lielas daudz dzīvokļu ēkas, mums ir grūta lēmumu pieņemšana. Lietuviešiem ir labāk? Jāsaka, ka nekur jau nav labāk vai sliktāk. Ja? Ir savādāk, vienkārši esam tajā momentā, kur mēs esam, un tajā laikā, kurā mēs esam. Ja? Iespējams, ka atbalsta programmas bija citādāk izstrādātas. Latvijā tās bija citādākas. Atceramies, ka šobrīd mēs masveidā atjaunojam ēkas jau 3. valsts programmā. Ja? Mēs sākām ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras programmu, ja, kurā bija viena nosacījuma, pēc tam nāca cita programma, bija citi nosacījumi. Atceramies vienu no negatīvajiem piemēriem, ja, kad starp šīm programmām bija pauze. Un, ja mēs pagātnē vēršamies, ja, tad šo te pirmo programmu, kad mēs uzsākām, mums vajadzēja ļoti iespringt ar dzīvokļu īpašniekiem, jo iedzīvotāji jau nesaprata, kas tas tāds ir, kas tās par programmām, kas ir siltināšana, kāpēc vispār šī daudzdzīvokļu māja jāsiltina, kam tā māja pieder, kas ir īpašnieks. Ja, tad visi šie jautājumi bija ļoti sarežģīti. Un šodien? Jau ir izpratne, attieksmes maiņa? Krietni ir mainījies viss, un šobrīd šos visus gadus mēs esam visi pārvaldnieki strādājuši kopā ar dzīvokļu īpašniekiem, apmācījuši regulāri semināri, ekonomikas ministrija dzīvo siltāk, ja, šajos ciklos apmācības notiek regulāri, ja, un dzīvokļu īpašnieki šādā veidā jau ir sagatavoti un šobrīd jau skatās pilnīgi citā virzienā. Un, ja mēs paskatāmies pilsētas Valka, Olaine, ja, vēl Ozolnieki, mazpilsētas, ja, tad salīdzinot šīs pilsētas dzīvokļu īpašnieki jau prasa, ko mēs vēl varam izdarīt, lai mēs varētu paspēt vai mēs varētu norenovēt māju. Ja, tas nozīmē, ka līdz cilvēkiem šis jau ir aizgājis, un cilvēki saprot, ka viņi ir atbildīgi par māju, jo viņi energoefektīvāk dzīvos, jo vairāk paliks nauda arī kabatā. Un kā ar šā brīža atbalsta programmām? Šī brīža atbalsta programma šobrīd arī ir. Iepriekšējā programma pagājušā gada nogalē beidzās, ja, un šobrīd ir nākamā programma, kurā tad mēs strādājam. Protams, tā ir neliela starpprogramma. Gaidām, kad būs nākamā lielā programma, un ļoti ceram, ka arī nebūs šis te pārāvums. Ja šobrīd ir ieskrējiens, veidojies, ja, un šīs te mājas renovējās, jau ir tādā tempā. Galvenais, lai nebūtu atkal pārtraukums, ja, kad dzīvokļu īpašnieki jau atsprings, ja, un atkal varbūt sāks pārdomāt. Vai nav jau pazīmes pietiekami, ka tas pārāvums ir izveidojies? Ja tavuprāt vēl nav? Šobrīd īsti pazīmes vēl nav, jo programma darbojas, un arī ekonomikas ministrija strādā jau pie jaunās programmas. Kā to redz būvnieks? Kā to redz Māris, saskatoties vēsturē un šobrīd? Es varbūt, es pirms, teiksim, tās savas pārdomas, es vienkārši klausījos kolēģis un arī nedaudz pārcilāju galvā, kas ir tie teiksim, tādi sausie fakti. Mums pa lielam ir tā, ka
Es lasīju, ka mums ir daudz dzīvokļu mājas Latvijā starp 20 un 30 tūkstoši, nu kaut kur. Pieņemsim, cipars ir 25, startējumi 25, respektīvi. Tas pieņēmums, kad māju vajadzētu renovēt, es runāju tāpatās kā Oļeks, kad nevis iet runa tikai vairs par siltināšanu, bet par renovāciju. Mēs varam tā kā vienoties, vai nevaram, vai mēģināt vienoties, kad māja būtu jārenovē reiz 30 gados. Nu, tā kā pa 30 gadiem tas nolietojums un jau tie energoefektivitātes risinājumi, kas bija, vai tā, nu, ja bija vispār tādi, un salīdzinot, kas ir pēc, 30 gadu laikā, skaidrs, ka viņi neiet kopā, un skaidrs, ka visas sistēmas, apkurs tīkli, ventilācijas, tas viss ir jāmaina un jāliek modernāks. Tātad, ja mēs pieņemam, kad mums ir 25,000 mājas, 30 gadi, tas nozīmē, ka, lai tikai atjaunotu, saglabātu esošo dzīvojamo fondu, mums mums gadā vajadzētu renovēt, es teikšu, no 500 līdz 600 mājām. Tas ir nevis kaut ko uzlabot, kaut kur aizskiet pa priekšu, bet tikai uzturēt savu dzīvojamo fondu. Pēc manas tādas informācijas sajūtas, tas vidējais skaits, kurā mēs ejam katru gadu, ir kaut kur, līdz šim bija ap 300. Respektīvi. Tad tas pirmais secinājums ir tāds, ka mēs šobrīd nevis to dzīvojamo fondu uzlabojam, mēs pat nevaram viņu izlīdzināt, mēs pat viņu nevaram, viņš pasliktinās, nevis viņš uzlabojās, bet viņš reāli pasliktinās. Tā kā, ja mēs gribam runāt par masveida renovāciju, tad tam skaitlim vajadzētu būt gadā, kas pārsniedz vismaz to nolietojumu māju skaitu. Vajadzētu būt divreiz lielākam. Es domāju, ka noteikti divreiz lielākam, tad tas būtu vismaz tas, ka mums mājas nepārietu no neenergoefektīvām uz avārijas stāvokļa. Jo šobrīd ir ļoti daudz tas tieši, kas notiek. Ir vesela teiksim, māju sērija klases, kas jau sāk nevis lēnā garā, bet tā ļoti centīgi, cītīgi pāriet no neergoefektīvām mājām uz avārijas stāvokli esošām mājām. Es nezinu, ar vienu vairāk gan jūs redzat, gan jūs pamanīsiet krītošs balkons, izbirušs balkonu margas, sadrupuši logi, nehermētisks perimetrs, respektīvi kaut kas ir plaisā, kaut kas tek pa sienām, kaut kas jau pamatos ir aizgājis, ūdens cirkulācijas problēmas, respektīvi, tur, kur ir apsaimniekotāji labi strādā, to vēl var novērst, bet teiksim, tās nesošās konstrukcijas, to jau ir grūtāk darīt. Tāpēc es vienkārši gribēju, teiksim, iezīmēt to ko nozīmē tas attīstības tēmas, kādu mēs ejam un kādu mums vajadzētu iet. Tagad par programmām, kādas mums ir bijuši. Ir daudz, kas labs bijis, un ir visticamāk daudz, kas ir jāuzlabo, jo mums, protams, ja mēs skatāmies 15 gadu apkārt, kādas mēs renovācijas veicām, un kāds mēs pagājušo gadu veicām renovācijas, tas ir divas dažādas lietas. Tomēr. Tāpatās, kā kolēģis teica, ka bija kādreiz siltināšana, kur mēs aplipinājām māju ar siltuma izolējušu materiālu un nomainījām jumta segumu. Līdz šobrīd jau tiek uzstādīts siltuma padevs regulējoši iekārtas katrā dzīvoklī, uzskaitē, ventilācija, rekuperācija, mājas praktiski labi norenovēt māju. Tas ir gandrīz tā kā jauna māja, pa lielam. Tādā ziņā tehnoloģiski un tieši izpratnes ziņā tas viss ir uzlabojies, bet gribētos, protams, ka tas notiktu paredzamāk priekš celtniekiem. Tāpēc, ka es pārstāvu, celtniekus. Paredzamāk priekš celtniekiem, lai mēs varētu saplānot savas jaudas un zināt, piemēram, ja mums jauda ir noteikts skaits māju gadā, ka nebūtu tā, ka šie apjomi pieejami tirgu mainās. Šobrīd sanāk, ka tie apjomi mainās pa, es nezinu, 1000%. Mums, piemēram, pagājušo gadu mēs renovējām vienlaicīgi 40 mājas, šogad 2.
kādi tie faktori, viņi dažādi, tur programmas mainās vai arī finansējuma apjoms mainās. Man liekas, kad liela problēma ir arī finansējuma apjoms, jo pagājuši gadu bija lielāks finansējuma apjoms pieejams tieši attiecināmās izmaksas. Tas ir tas, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Tagad viņš ir diezgan dramatiski samazinājies, un vēl pieskaitot klāt inflāciju, kas ir bijusi gan Covid, gan Ukrainas kara rezultātā. Tas ir tāds faktors, kas nedaudz, man liekas, tagad nedaudz, ja ne bremzē, tad katrā ziņā nepātrina to procesu. Vai šis nebūtu signāls par energoefektivitāti atbildīgajai ministrijai izdarīt šos secinājumus un varbūt palielināt šo atbalsta programmu, šo finansējumu? Savādāk, es redzu, ka tur ir pazīmes, ka tas bremzējās. Es droši vien negribētu arī ministrija strādā un droši vien arī pēt šos visus rādītājus, un viņi paši ir ielikuši ministra kabineta noteikumos, cik viņiem kādā laikā šī nauda, kas ir paredzēta šajās programmās, ir jāizlieto, un es ļoti ceru, ka viņi arī skatās, kā tas iet vai neiet kopā ar plānu, bet, protams, te viss ir. Te tā lieta jādara uzmanīgi, jo kāds būs šogad nosiltinājis pa vienu apmēru, ja, un tad pieliks atkal klāt, un tad tie, kas būs tagad siltinājuši, tad tiem būs atkal atšķirīgi. Respektīvi, tas tāds smalks uzdevums politikas veidotājiem. Droši vien viņiem par šo jāpadomā. Vēl viena lieta, ko manuprāt, vajadzētu, ja mums jau tā situācija, mēs jau sežam Rīgā. Protams, Oļegs pārstāv Jelgavu, bet ja mēs runājam par Rīgu, ja, tad mums ir ļoti maz tas procents Rīgā, kas ir nosiltinās, salīdzinot. Un mans viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā ir, kad ir jābūt kaut kāds energoefektivitātes, pasākumu atbalsts maznodrošinātajiem un pensionāriem, kas to nevar atļauties, ja cilvēkam ir 300-400 eiro pensija, un viņam piedāvā 100 eiro maksāt par renovāciju mēnesī, tas ir diezgan grūti paceļams pasākums. Un šī ir tā lieta, ko droši vien vajadzētu kā reiz padomāt politikas veidotājiem un sadarbībā ministrija ar pašvaldību, kā šīs lietas varētu risināt. Paldies, tas bija konkrēts priekšlikums jau, un es arī pieņemu, ka tiešām varbūt, kad ir tāds daudz dzīvokļu ēkās, ir pietiekams īpatsvars maznodrošinātiem, kuri vienkārši nespēja vēl kaut kā iesaistīties šajā, un līdz ar to pat ir negatīva nostāja uz to. Jānis grib piebilst? Es gribu tikai piebilst divas lietas. Ļoti pareizi pateica Māris par to, ka jebkuras energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu pamatā ir tas, ka sistēmas strādā pareizi un kvalitatīvi. Tātad, tas, ka visas mūsu dzīvojamais un arī publiskā sektora fonds nolietojās ar katru gadu, jo ātrāk tas ir fakts. Un katru gadu, ko mēs novalkam, tas sadārdzina to atjaunošanas procesu kā tādu. Un otrs, kas varbūt vēl likumdevējiem būtu jāņem vērā, ir tas, ka attiecīgi arī šie procesi to energoefektivitātes uzlabošanu sadārdzina. Tātad mēs vairs nevaram skatīties tikai un vienīgi uz to, lai ēkai būtu uzlabota energoefektivitāte, bet jāskatās arī, lai būtu nodrošināta ilgspējīga ēkas eksploatācija. Tas ir ļoti būtisks jautājums, kuru šobrīd tais konkursos īsti nevērtē. Lūk, mēs nonākam pie nākamās sadaļas, ko es gribēju atkal nākamo aplīti. Jums dot iespēju izteikties. Jānis Degunovs ilgspējas principi. Un ilgspējas principi arvien vairāk tiek celti, aktualizēti, un tas ir būtiski. Jānis jau arī ieskicēja, kādas jau mums ir šodien prasības renovācijai, energoefektivitātei. Kā jūs vērtējat mūsu inženieru darbu? Tie, kuri izstrādā šos renovācijas projektus, kāda viņi bija pirms 10 un vairāk gadiem, ka mēs tikai siltinājām, bet tagad ir komplekss skats uz ēkām, un vēl nedaudz es ieskicēšu. Mēs šobrīd tieši apsekojam pagājušā gadā nodotās būves, kuras ir iesniegtas skatē gada labākā būve, un es ievēroju ļoti būtisku atšķirību no iepriekšējiem gadiem, ka jaunajās daudzdzīvokļu ēkās
jau gandrīz kā pēc noklusējuma tiek būvēts iekšā gaisa apstrādes iekārtas katrā dzīvoklī. Šīs mazās gaisa apstrādes iekārtiņas, tad tas veido pieprasījumu, ražotājs ražo arvien labākas, arvien labāk regulējamas, automatizējamas, apkalpojamas. Un līdz to mums iebūvējot šādas gaisa apstrādes iekārtas katrā dzīvoklī, katram ir iespēja viņu darbināt pēc pieprasījuma, nodrošināt, lai ir pietiekami daudz gaisa, jo mēs siltinam tiešām, taisam ēkas gaisa necaurlaidīgas pēc iespējams ekonomējot, un šis gaisa daudzums, svaiga gaisa daudzums dzīvokļos ir ļoti aktuāls. Un parādoties jau šādām tehnoloģijām jaunās ēkās, man jau liekas, ka arī renovējamās ēkās tas ir iespējams iebūvēt šādas lietas. Kas būtu, kā jūs iesakat, Jāni, kā jūs iesakat inženieriem ķeroties projektētājiem pie renovācijas objektiem, kam pievērst īpašu uzmanību? Nu, teiksim, tās pieredzes ir bijušas dažādas, un tas galvenais kopsaucējs vienmēr ir tas, ka ir svarīga komunikācija starp pasūtītāju, inženieru un projektētāju. Nu, teiksim tā, nedrīkst tā ignorēt pasūtītāju vēlmes un jāņem vērā, teiksim, kompleksi tas jautājums. Jo bieži vien apkurs projektētājs uzprojektē savu daļu, dzēsēšanas projektētājs savējo, ventilācijas savējo, un pēc tam, kad vadības automatizācijas sistēma inženieriem ir jāsaprogrammē, kā tas viss kopā strādās, tad tur ir zili brīnumi, piedodiet par izteicienu. Jā, tas ir ļoti, teiksim tā virsvadība, tāda kompleksa pieeja tā, lai visas sistēmas strādātu sinhroni, vienu otru nepārklājot, lai viss, teiksim, mikroklimats ēkās tiek uzturēts, nu, kā jau es minēju, kur vajag, kad vajag un tieši tik, cik daudz vajag. Es sadzirdēju, un es mēdzu varbūt jokojoties salīdzināt ēku ar cilvēku organismu, un ja viens ārsts ārstē gramošanas sistēmu, otrs ārsts elpošanas sistēmu, trešais ārsts asinsrites sistēmu, un tas cilvēks ir pa vidu, tad tur līdzīgi ir ēkai komplekss. Arī cilvēka ķermenis ir komplekss, un arī šeit būtu komplekss. Ja? Tad mums ir jāveido jau šī pieeja un attieksme, meklējot jaunus inženieru tehniskos risinājumus ēku renovācijā, tieši kompleksai pieejai. Un pats galvenais, kā ēka tiks eksploatēta. Tā? Jā, tieši tā. Un kā jau es arī ieskicēju iepriekš, tad mēs joprojām, daļai projektu, ko es esmu redzējis, un tā kā tautā saka, maucam pa vecam. Kā mēs kādreiz projektējam, tā joprojām projektējam, bet, kā jau es teicu, lai eksploatācijā ēku varētu pēc iespējas efektīvāk lietot, šobrīd jau mums ir nepieciešams, lai mēs apkuru varam vadīt pa fasādēm. Un tajā skaitā arī tādi nianses, ka tā pati jumta noteka apsilde. Arī nav nepieciešams viens kontrolieris uz visu māju. Mums arī viena fasāde atkūst ātrāk, viena lēnāk. Un pat līdz mājai nav jātiek. Dažreiz ir tādas amizantas situācijas, ka pat grūti uzprojektēt ir stāvlaukumu. Ja mēs domājam par ilgspējību, no vienas puses sastādām kokus, bet uzliekam laternas virs tiem kokiem. Kad viņi izaug, tad tie ir atkal traucēji. Šie tādi vienkārši piemēri, bet tas ir tas, kas pietrūkst, tas kompleksais skats. Vaļa, kā ir? Maucam pa vecam joprojām? Redziet, šis jautājums ir ļoti cieši saistīts ar iepriekšējo jautājumu, par ko mēs iepriekš runājām, jo mēs varam pasūtīt projektētājiem. Projektētāji šobrīd ir arī auguši un var izprojektēt dažādas lietas, bet par to visu jāsamaksā pēc tam iedzīvotājiem. Un, ja mēs paskatāmies, kādas ir atbalsta programmas, šī intensitāte nav palielinājusies, bet izmaksas kopējās būvniecības ir pieaugušas. Dzīvokļu īpašniekiem ienākumu līmenis praktiski ir palicis šajā pašā līmenī. Līdz ar to tas veidosies jau sadārdzinājums. Dzīvokļu īpašnieki vēlas sakārtot savu māju. Viņi labprāt sev iegūtu kaut kādas jaunas, modernas sistēmas, šo te mikroģenerāciju, saules paneļus uzstādītu, kas viņiem palīdzētu. Visas šīs modernās jaunās lietas, gan no siltuma atgūšana, rekuperācijas ceļā, arī no kanalizācijas sistēmas, kur aiziet ļoti, ļoti daudz siltuma enerģijas. To visu varētu ierīkot, bet tas viss maksā papildus finansējumu, un dzīvokļu īpašniekiem par to jāmaksā. Šobrīd cilvēki nav gatavi
samaksāt to visu, kaut gan viņi balso par to, ka viņi gribētu šīs modernās iekārtas. Ja mēs runājam par šo te visjūtīgāko darbu, kas ir ventilācija, ja, mikroklimata saglabāšana dzīvoklī, kā jūs jau minējāt, šīs mikroģenerācijas iekārtiņas, kas liekas katrā telpā, varbūt, jā, rekuperācijas sistēmas. Jā, tas strādā. Ir projekti, kuros šādas sistēmas ir iebūvētas, taču, ja mēs salīdzinām, jā, ir papildus finansējums nepieciešams, un ne visas mājas var atļauties to. Bet, ja mēs pievēršamies pie šī te jautājuma, tad projektētājs ir gatavs to darīt, ir mācījušies, ir apzinājuši arī kolēģu viedokļus, ir apzinājuši arī citās valstīs pielietojumos materiālus un iekārtas. Daļa ir kaut kas aprobēts arī šeit Latvijā. Ja mēs atceramies vēl pavisam neilgi par gaisa pieplūdes vārstiem, bija tāda mistiska saruna, ja, kad neviens īsti nezināja, kas tas tāds ir un kā viņus organizē. Ja, tad šobrīd jau logos liekamies ventilācijas vārsti, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi dzīvoklī, jau ir vairāku ražotāju piedāvājumi. Ja. Tas pats arī uzlabojot dabiskās ventilācijas vilkmi, ja, tad uz kursteņiem var uzmontēt jau mehāniskas ierīces, kas palielina šīs vilkmes, ja tādā veidā šī minimālā vismaz darbība notiek. Ja, un mikroklimatu mēs tādā veidā nodrošinām. Jā, viņas nav energoefektīvas iekārtas, ja, bet mēs nodrošinām to, lai dzīvokļi nepelē, jo tas ir vēl viens jautājums, ja, kur dzīvokļu īpašnieki uzskata un varbūt arī baidās, ja, no kaut kādu šādu bubuļa pelējums, ja, kad pēc mājas siltināšanas veidojās pelējums. Es saklausīju, Oļegs ir optimistisks, ka inženieri ir gatavi, zin, māk, kā būvnieks to skatās. Projekti, cik jūs paši projektējat, starp citu interesanti, un vai jūs paši arī projektējat, vai jūs tikai realizējat, un cik tomēr šodien vēl ir, ja tā drīkst nosaukt, zemes kvalitātes projekti vai risinājumi? Mēs esam projektējuši, un mēs šeit kaut ko uzprojektējam, bet mēs esam nonākuši īstenībā pie slēdziena, kad tomēr katram ir vairāk vai mazāk jādara tas savs darbs, viņš ir efektīvāks, tad ja ir specializācija, un mēs šobrīd arī daudzi projektē būvēja iepirkumu, kas ir jaunums vispār, un kad tiek nosolīta cena jau bez projekta, un mums šādi pāris projekti ir, tad dotajā brīdī mēs pieaicinām klāt projektētājus un kopā tā kā ar projektētāju sākumā projektējam, tad pēc tam būvēsim. Mēs esam nonākuši pie slēdziena, kad ir tomēr jāsadarbojas ar tiem projektētājiem, kam ir iegūta zinām pieredze, kas teiksim par tām kļūdām jau ir samaksājuši un kāds ir samaksājis, un ir tiešām mums jau projektētāji, kurus es varu teikt, kad es ar viņiem varu strādāt, un es, kad redzu, ja ir projekts, es esmu plus mīnus sagaidāms rezultāts, jo būsim atklāti, daudzdzīvokļu māja renovācija nav vietā eksperimentiem, respektīvi, tādiem nepārbaudītiem risinājumiem. Mums ar vien pagājušajā gadā ļoti daudz nācās saskarties, kad projektētāji, kas nav pamanām nozarē, bet tad, teiksim, šīs mājas parādās visādi jauni risinājumi, visādi jauni piegādātāji, jauni risinājumi, tie paši loga kaut kādi tie ventilācijas iestrādes, tāpatās kaut kādi plūsma regulātori, kas ir stāvvadiem, dažādas lietas, bet viena lieta, ko es varu pateikt, labi ir lietot risinājums, ka nevajag baidīties ar inovācijām, vajag iet uz priekšu, vajag likt saules baterijas, vajag likt uzskait BMS, bet tomēr ir arī nedaudz, mēs varam savās privātmājās vai laukmājās eksperimentēt, bet, piemēram, ja saliek daudz dzīvokļu mājai, kurā ir 100 dzīvokļi, sauri logos ne tos ventilācijas
teiksim, kasetes, kas ir logiem, un pēc tam ziemā viss nāk ledus iekšā, mitrums un viss pārējais, tur jāuzņemās garantija, tad es teiktu tā, ka tie projektu risinājumi ir tādi, vēlams, lai viņi pārdomātu un pārbaudītu, kad projektētājs, kas izmanto šādu vai tādu risinājumu, lai viņš var vai uzrādīt, kur jau tas ir strādājis, kādu gadu, divus, bet ja tas ir jauns, tad vismaz ir tiešām jāpārbauda, vai tas ir tā riska vērts, ka mēs kaut kādas jaunas piegādātājs, jaunas risinājumus liekam. Bet tā kopumā projekta kvalitāte ir uzlabojusies, ir jau pieredze, un es domāju, ka var atrast, izvēlēties atbilstošu projektētāju. Paldies, Māri. Un man ar katru gadu arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka pasūtītājam vai daudzdzīvokļu ēkas gadījumā pasūtītāja pārstāvim ir jābūt zinošam, vai jābūt blakus viņam jābūt ir būvniecības speciālistam, kas pārstāv šo pasūtītāju, kas nodefinē tās prasības, kādu šo ēku viņi grib, renovējot vai no jauna būvējot. Mēs esam plašu tēmu par energoefektivitāti atvēruši vaļā un nemanot vairāk kā pusstundi pagājusi, un es, diemžēl, esmu spiests laist noslēdzošo aplīti. Un noslēdzošo aplītī varbūt, kad es pajautāšu jums tā. Ņemot vērā, kad es arī esmu redzējis jaunas daudzdzīvokļu ēkas, kuras, kā minēju, ir katrā dzīvoklī savu ventilācijas iekārtiņa iestrādāta un ka tas risina daudzas problēmas. Jūsu labie piemēri. Pirmais, kas nāk prātā, var arī saukt objektu, ja nav kaut kādi iemesli to nedarīt. Mums taču ir arī labas lietas, labi renovētas būves. Pašam liekas, katram no mums kāds pirmā būve, tas mums forši izdevās. Jāni. Pirmais, ko es kā piemēru varu minēt, kā darīt, kā jūs minējāt, blakus it kā jābūt ir inženierim, bet tas, kā mēs kā ēku pārvaldītāji esam izdarījuši, mēs esam izvirzījuši atsevišķi prasības projektēšanai no apsaimniekošanas puses. Mums ir atsevišķi, tā dokumenti sagatavots, ko mēs liekam klāt iepirkumos, kas mums palīdz, nodrošināt to, ka ne tikai normatīvās bāze nosaka, bet arī tās mūsu tā stratēģija par energoefektīvu ēku lietošanu, tas mums ir arī iestrādāts tajā uzdevumā, lai tad viņi arī uzbūvē. Un tāds labs piemērs, kas mums šobrīd top, es varu minēt, ka ļoti labi, tā komunikācija ir bijusi pa kalniem augšā lejā, bet mēs esam, vismaz man ir tāda sajūta, ka mums būs ļoti izdevies projekts Kalpaku bulvārs 6. Tas ir tāds, ar ilgspējas vadlīnijām aptīts vēsturiskā ēka Rīgas centrā, un tur tiešām tie risinājumi ir tādi, ka mēs... Tur šobrīd ir procesā? Jā, tur šobrīd ir procesā, viss notiek. Jā, tas ir tāds noslēgtajiem, protams, ir okupācijas muzejs, mums ir ļoti labs piemērs, Pulka iela 8 ir labs piemērs, kur, tie risinājumi, varbūt tajā brīdī, kad uzbūvēja, viņi tādi jau vecāki bija, laiks jau ļoti ātri skrien, jo vadības automatizācijas sistēmas pēdējos 5 gados strauji lēc augšā. Un šogad mēs arī, tā pašā okupācijas muzejā mākslīgo intelektu palaidām. Jā, tā kā tur ir ko darīt. Tie ir labi piemēri. Paldies. Piemērs jau ar mākslīgo intelektu, jā. Oļeg? Man uzreiz nāk prātā 3 objekti, 3 daudzdzīvokļu mājas, pa kurām es gribētu pateikt. Jā, tātad pirmā ir Helmaņa ielā 3 Jelgavā, kas ir mums pirmā renovētā ēka, kuru mēs esam renovējuši kopā ar vācu partneriem. Ja, un tādā veidā mēs mācījāmies, un mēs iemācījāmies, kad ir kompleksā renovācija vajadzīga, ja, nevis tikai šī siltināšana. Mēs joprojām turpinām šādā pašā stilā strādāt. Otrā māja, tā ir lielākā māja, kur mēs esam siltinājuši, tā ir 12 stāvu māja. Kāpēc šo māju gribu pieminēt? Tā ir pirmā māja, kurā dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies un nomainījuši abus liftus. Kas ir nākamā problēma. Es domāju, nākamajai diskusijai šeit mēs atkal varam izvērst kādu tēmu. Un trešā mājiņa ir savukārt vismazākā renovētā mūsu māja ar individuālo apkuri Kaunciema ceļā 47 Jelgavā, kas ir gan sanākusi kā pasaku mājiņa. Kā pasaku mājiņa. Gan vizuāli kā pasaku mājiņa, jeb arī tieši no energoefektivitātes. Salīdzinot no abos virzienos skatoties, gan glīta, gan energoefektīva. Paldies. Māri,
Mājas ļoti daudz. Mēs esam jau 15 gadu laikā norenovējuši vairākas 100 mājas. Es gribētu izcelt, mums ir viena no pirmajām mājām Salacgrīvā, Atlantijas ielā renovētas. Nesen brauc garām viņai jau 15 gadu būs kā norenovēta un ļoti labi izskatās. Mūžs ir pietiekami ilgs. Un vēl viena lieta, mums ir Rīgā pagājušajā gadā bija vairākas labas mājas, tur Upes iela 1 laikam bija. Bet, ko es gribētu, izcelt varbūt, kad man personīgi nav bijis, un es arī neesmu dzirdējis kolēģiem, ka kāds būtu zvanījis un teicis, kā es nožēloju, ka mēs esam norenovējuši māju. Kā mēs tagad dzīvosim. Tas ir tas atgriežoties, kad, lai kā arī būtu, tur 1 gadu vairāk mājas renovē, 1 gadu mazāk, un ja kāds vēl domā, vai vajag, vai kad vajag, vai mēs to varēsim, vai mēs to nevarēsim, viennozīmīga atbilde ir, ka tas ir jādara. Otra lieta, kad arī pieredzēja, ka lētāk nekas nepaliek, respektīvi, jo ātrāk to izdara, jo ātrāk to procesu izdzīvo, jo labāk, ātrāk to rezultātu dabū, un tajā pašā laikā ir jābūt tādai pašiniciatīvai un arī ar apsaimniekotāju jāstrādā, jo ir tie piemēri, ja mēs runājam tādā valstiskā līmenī, jā, tie procenti ir maz, kas ir norenovēti, bet, piemēram, ja mēs runājam, kad atsevišķu gadījumu līmenī, piemēram, Valkas pilsēta, cik es zinu, tur ir norenovēts vairāk kā 50% mājas, kam ir centrāla apkura, kas ir, man liekas, fantastisks rezultāts. Ja viss tā turētos un tā darīt, mums jau te būtu pavisam cita situācija. Tāpēc vajag skatīties no labajiem piemēriem, vajag viņiem zvanīt, prasīt, kā viņi tur ir tikuši, un arī tagad ir arī daudz, mēs vienmēr esam tendēti kritizēt šīs izmaiņas programmās. Ir arī ļoti daudz labas izmaiņas programmās, jo, piemēram, manuprāt, šobrīd māja diezgan var izvēlēties, nevis viņi var izvēlēties konkrēto būvnieku, kurš celts māju, bet viņi var noteikti izvēlēties būvnieks, projektētājs un visus iesaistītos, kurus neaicināt uz iepirkuma procedūru. Un tas ir mājas lēmums. Un respektīvi, un ir iespēja iegūt informāciju, kādi bijuši iepriekšējās pieredzes un vispārējais. Tāpēc ir arī daudz lablietu, lai tas rezultāts un būtu tas, kas ir arī iecerēts. Paldies! Man priecē dzirdēt, kad ir šīs labās lietas un šīs labās iestrādes. Un noslēdzot, tas, ko es sadzirdēju, ka mums ir būvnieki ar pieredzi, pasūtītājiem vairāk ir nepieciešami varbūt inženieri blakus, kas pakonsultē un nodefinē prasības, īpaši tagad šīs te jaunās un energoefektivitātes jauno prasību kontekstā, jauno tehnoloģiju un iespēju kontekstā. Atbalsta vai energoefektivitātes politikas veidotājiem, ka šeit varbūt ir nepieciešams atbalsta apjoms pārskatīt, izskanēja maz nodrošinātie, kas mums ir pietiekami daudz, lielāku atbalstu viņiem. Un, manuprāt, ka šīs jaunās iekārtas, jaunās tehnoloģijas un šie jaunie risinājumi dos ļoti būtisku iespaidu. Īpaši Māra teiktais paliek atmiņā, ka ja sākumā ir diezgan liela pretestība pret šādiem un neziņa, un ja nezina cilvēki, tad tas ir pēc noklusējumiem pretestība, bet tad, kad tas ir izdarīts, kad māja ir renovēta, tad nav neviens neapmierināts. Visi ir vairāk vai mazāk gandarīti, kad ir labāk, ir mazāk jāmaksā, ir ekonomija un tam līdzīgi. Uz šīs labās nots varbūt mēs arī noslēdzam šodien, un es saku visiem klātsošiem paldies. Vēlreiz atgādinu, ka mēs šodien nedaudz ieskicējām, kāda šodien situācija ar energoefektivitāti
ar šīm valsts atbalsta programmām un tehniskiem risinājumiem. Diskusijā bija Jānis Kļaviņš, valsts nekustamā īpašuma energopārvaldības sektora vadītājs, Oļegs Kukuts, Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde tehniskais direktors un Mārs Stakens, būvfirmas Prodev valdes priekšsēdētājs. Diskusiju vadīju es, Normons Grīnbergs, Latvijas būvnieku asociācija. Paldies, kolēģi, uz tikšanos nākamajās tēmās par būvniecību. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Paldies! Paldies!